Ar kompāniju Just 5 mums saistās telefona lielām pogām, spilgtām krāsām un melnbaltiem ekrāniem, bet šis justiņš ir citāds. Apskatām Just 5 Spacer, kas ir kompānijas pirmais viettāruns. Sāksim ar tā cenu. Tā ir diezgan agresīva, 140 eiro, jeb 909 lati, un kas pārsteidz visvairāk, šis tāruns nav nožēlojams. Kad tāruņa cena ir 140 eiro, reti kurš gaida tāds ekstras kā 5 colu displeju vai 4 kodola procesoru. Šis tāruns pārsteidza to, cik ātrs tas ir salīdzinājumā ar konkurentiem. Tam iekšā ir Mediatek 6582M chipsets, kuram ir 4 kodola procesors ar 1,3 GHz, un ierīcē ir 1 GB operatīvā atmiņa. Lietojot to ikdienā, nereiz neizjūtu ne aizturs, ne lēnumu. Nē, tieši pretēji. Tāruns ir neraksturīgi ātrs savai cenai. Tāpat arī iepriecina tas, ka atšķirībā no citiem ražotājiem, kuri uzskata, ka viņi par interfejsiem un dizainu zina daudz labāk nekā Google, Just 5 nemēģina uzlabot Android izskatu ar saviem tā saucamajiem uzlabojumiem. Spacer darbina Android 4.2, kurš izskatās maksimāli tuvu tam, kāds ir Nexus aparātos, kas vienmēr ir pozitīvi. Ierīce izskatās asketiski un vienkārši, un tās komplektācijā ir 2 vāciņi – balts un melns. Baltais nedaudz atgādina HTC One X. Lai gan Spacer korpus nemaz nav tik pārmēru lēts un ķīnietisks kā konkurentiem, ir ļoti labi jūtams, ka tas maksātos 140 eiro. Ekrānu klāja plasmas un nevis stikls, kā arī dažreiz jūtams, ka korpus grab un čīkst. Tu jau noteikti sāc domāt, Just 5 Spacer izskatās pat pēc pārāk laba darījuma, kaut kur noteikti jābūt kādam āķim. Un te mēs arī nonākam pie tiem dažiem kompromisiem, kuriem bija jāiet cauri, lai sasniegtu to maģisko 140 eiro cenas zīmi. Un sāksim ar ekrānu. Tā izmērs ir 5 cols un tā izšķirtspēja 540x960, kas ir 4 mazāk nekā, piemēram, Galaxy S4 ar tādu pašu ekrāna izmēru. Tas ir pavisam ok, ņemot vērā, ka arī cena ir 4 mazāk. Bet kas nav ok? Ekrāna skata leņķi, attēls deformējas, ekrānu pakustinot kaut nedaudz. Jā, lūk šādi. Es varbūt esmu pārāk izlepis, varbūt esmu pieredzis pie labiem ekrāniem, bet Spacer ekrāns tāds nav. Tas ir augstākajā mērā viduvējs. Runājot par viduvējību, kamera. Nav pat jēgas ķerties klāt. Jūs jau zināt, ka tā ir nožēlojama. Tāpat arī baterija varētu būt labāka. Tā knapi iztur līdz dienas beigām to aktīvi lietojot. Bet kopumā ir grūti kaut ko pārmest šim aparātam, jo 140 eiro. Neviens no lielo ražotāju tāruņiem nespēja piedāvāt tādu cenas pat jaudas attiecību. Savukārt neviens no ķīniešu konkurentiem, no Gigabyte vai ZTE, kuriem specifikācijas ir līdzīgas, nevar lepoties ar unikālo iespēju iegriezties Just 5 brīvības ielas birojā un tikt celebotam vai nomainītam dažu minūšu laikā, ja kaut kas noiet greizi.